balsojums. Tiem, kas nav bijuši, tiem tas ir jaunums un tas ir labi. Man ir prieks katru no jums redzēt. Dažas mazas nianses, pirms mēs sākam dievkalpojumu, kuras es vēlos jums pateikt uzreiz, lai pēc tam, kad dievkalpojums ir sācies, mums nav atkal jāpārorganizējās un jārunā par kādām tehniskām lietām. Mūzikai skanot, dziesmām skanot, dievkalpojumu notiekot tik brīdi, kad jūs to pat uzrunāt no Dievu, vai jau šobrīd jūs zināt apmēram, ka tā tas varētu būt, ka jums ir kādas vajadzīgas lietas. Tad mēs varam vizualizēt savu lūkšanu, aizdedzot svecības. Un tur uz galda ir arī aizlūkšana lapiņas, uz kurām jūs katrs varat gan anonīmi un tikpat arī atklāt, uzrakstīt savus aizlūkšanu vajadzības, savus pateicības, par kurām tad lūgs visu nākamo nedēļu un nākamā svētdienā, tāpat kā šajā svētdienā, pusē 12. 12.30 ir rītlūkšana, un tad šajā rītlūkšanā arī atkopos šīs lūkšanas un par viņām vēlreiz visu palūdz Dievu. Tā ir otrā iespēja. Trešā iespēja tur uz klavierēm ir gan žurnālīšu marta mēneša, baptistu vēstneša,
lasīsim Bībeles tekstu, mēģināsim lasīt viņu visi kopā. Brīvība mums tas ir dāvājis, slavas dziesmu te ielicis, mīlestības grēks ir atnācis, Kristus mums ir iepriecinājis, ar savām asinīm kā pircis, no visām bažām atbrīvojis, un visas brūces dziedinājis. Nu esmu brīvi, brīvīgi, Jākungs, Jākungs, Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, amen. Es mainu savu sūdu, es mainu savu kaunu, dodu pret kunga prieku. Es mainu savas slimības, es mainu savas sāpes, tas atdodu pret kunga prieku. Jā, mans kungs tev to atdod, Jākungs, Jākungs, Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, amen. Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 tev to atdodu. Es mainu savu depresiju, es mainu savas neveiksmes, tās atdodu pret kunga prieku. Mani skribi tomēr nenostiet, mani aprunāja svētību, tātad, kad prieks ir mans patvērums, jā, mans kungs ir mans patvērums. Jākungs, Jākungs, Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 kungs mans patvērums. Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 kungs mans patvērums. Brīvību mums kungs ir dāvājis, slavas dziesmu te ielicis, mīlestības grēks ir atnācis, Kristus mums ir iepriecinājis, ar savu asinīm kā pircis, no visām bažām atbrīvojis, un visas brūces dziedinājis. Nu esmu brīvs, brīvīgi, Jākungs, Jākungs, Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, amen. Esmu brīvs, Jākungs, Jākungs, Jā, Jākungs, 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 Jā, Jākungs, Jākungs, es esmu brīvs, es esmu brīvs, es esmu brīvs. Lūk, dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst manis dēļ, tā mīlestība pārvērtā, šo rupjo krusta roku dzīvības grēku. Ir krustā šķīr, man brīvībā, ar asinīm ir nopirktā, jo
tai brīvā upē no tava troņa, caur krustu mūsu sirdīs, labvēlība gala nav. Uz mīlestība būs gala upē, no krusta Golgātā, derība tavas asinīs, tak dzīvā upē, no tava troņa, caur krustu mūsu sirdīs, labvēlība gala nav. Uz mīlestība būs gala upē, no krusta Golgātā, derība tavas asinīs. Vadi mani, kungs, svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais gars, un ar ūdeni dzīvo, piedzīvo. Jā, kungs, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais gars, un ar ūdeni dzīvo, piedzīvo. Tak dzīvā upē, tava troņa, caur krustu mūsu sirdīs, labvēlība gala nav. Uz mīlestība būs gala upē, no krusta Golgātā, derība tavas asinīs. Vadi mani, kungs, svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais gars, un ar ūdeni dzīvo, piedzīvos. Jā, kungs, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais gars, un ar ūdeni dzīvo, piedzīvos. Jā, kungs, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais gars, un ar ūdeni dzīvo, piedzīvos. Vadi mani, kungs, svētais gars, vadi mani, svētais gars, vadi mani, dzīvais gars, un ar ūdeni dzīvo, piedzīvos. Un ar ūdeni dzīvo, piedzīvos. Un ar ūdeni dzīvo, piedzīvos. Paldies Tev, kungs. Es esmu drošs, es esmu drošs, Tu esi šeit, Tu nemainīgs, un sirdī dzīvs, vienmēr mans kungs, Tu esi man klāt, no rokām Tev mani neviens neizraus. Tu neausi mani, Tu esi man klāt, no rokām Tev mani neviens neizraus. Tu neausi mani. Tu
kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Neliek nekas tam vēl nav veikt. Neliek nekas tam vēl nav veikt. Neliek nekas tam vēl nav veikt. Gan tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Nav kas no mieru sirdī dod. Nav kas no mieru sirdī dod. Nav kas no mieru sirdī dod. Tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Nav kas pie tava troņa vēl. Nav kas pie tava troņa vēl. Nav kas pie tava troņa vēl. Vēl tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Nav kas mums palīdz uzvarēt. Nav kas mums palīdz uzvarēt. Nav kas mums palīdz uzvarēt. Tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Nav kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Tikai Jēzus asinīs. Slavēts esi Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mums ir kādi ļoti nogurušie, tā ir. Viņi ir tādi nocietušies, ka beidzot viņi varēs pasēdēt priekšā šajos divos mīkstajos krēslos. Un tie ir Daniels Emīls, Keita un Elija. Vai ne? Mēģināt Danielu un Emīlu apsēsties tur. Abi divi kopā. Un Keita ar Eliju arī nāk priekšā. Un mēģinās ietilpt otrā beņķī. Elija, kur tu pazūdi? Nav. Labi, Keita sēdēs vien, viņi mums ir princesi, vai ne? Daniela un Emīla. Un jūs draudzīgi kā bračkas vienā beņķī. Stāstiet man, kā jūs jūtaties? Esat noilgojušies atkal pēc svētdienas skolas? Jā. Nedēļa ir pagājusi, vai ne? Viegli bija nedēļa? Netika. Man gāja skolā. Tev grūti skolā gāja. Jā, bet es gribu rakstīt šajā konkursā dabūt 3. vietu. Super, mēs ar to tev arī apsveicam. Un kā tev, Emīla, gāja? Labi, bet tagad pievērsīsimies mūsu šīs dienas princesei, Keitai. Pastāst no Keita, kā tev gāja? Kā tev skolā gāja? Kādu vietu tu esi dabūjusi aizvadītajā laikā? Kaut ko esi cīnījušies tā rītīgi un uzvarējusi? Nē, nav sanāks. Tad mēs to novēlam.
Dubultā tas ir pusotro vietu dabūt līdzrakstīšanas konkursā. Vai tu mums gribi kaut ko pastāstīt īpaši šodien? Nē? Kāpēc nē? Nezini? Tu tā kautrīgi tāda. Tu taču atceries šeit, priekšā ir stikla siena, viņi mūs nedzird. Tikai viņi nes, kāpēc sadzirdēja, sāk aplaudēt par Daniela priekšo vietu. Tā ir viņa problēma. Tā nav mūsējā, vai ne? Pastāst man, Keita. Aizvadītie svētki, ziemas svētki. Tev bagātīgi bija tās dāvāts. Daniels ar Emīlu man iepriekšējās reizēs ir stāstījuši, ka Ziemassvētku vecītes ir tā kā viņus iepriecinājis, bet arī drusku apdalījis, kā bija tev. Arī apdalījis, jā? Viņa vajadzētu pensiolaist. Ko tāds vecums sirds vadājās, riņķi nesaprot, kas ir. Bet reizēm, tad, kad es biju mazs bērns, man arī bija sajūta, ka man Ziemassvētku vecītes ir apdalījis. Bet pie tā piestrādāsim citu reizi labi, lai tas vecītis būtu tāds rūpīgāks. Šobrīd jūs esat gatavi iet uz svētdienas skolu? Jā. Labi, pielūgsim Dievu, lai dodaties uz svētdienas skolu. Es Tēvs to pateicos Jēzus vārdā par gan šīm meitenēm, gan šiem zēniem, un par to, ka tu esi arī viņu glābējs, un tu esi svētījis viņu dzīves un viņu dzīves gājumus. Līdz šim brīdim to darīs arī tālāk. Un lūdzu savu svēto likumu ierakstu viņu sirsniņās, lai arī lieli izauguši viņi nekad nekaunētos saukties par taviem bērniem. Svētīgi viņus. Āmen. Un tagad Jānis jums paudīs līdz svētdienas skolā. Āmen. Skolotāja Agnes arī ir ieradusies. Viņa aizgāja, kur aizgāja? Uz svētdienas skolu. Jā, tā ir. Un kur tad Annija? Man ir noslēpusies. Pagājušajā reizē jau iepazinājāmies ar tevi un tavu gājumu līdz šim laikam. Tāpēc šajā sektorā mēģināsim neatkārtot, kas bija pagājušajā reizē. Tomēr pagājušajā reizē teica, ka ir jautājumi, kas ir palikuši uz šo reizi. Cik tādi bija un vai ar tiem arī sāksim? Es domāju, ka ar tiem arī sāksim. Un pirms mēs sāksim atbildes uz jautājumiem, es gribētu, lai tas nenovērš jūsu uzmanību. Jo reizēm kādas interesantas lietas novērš mūsu uzmanību. Es atceros no savas bērnības vienu lietu, no gājuma savu. Tad, kad es aizgāju uz Mateja baznīcu vecākiem līdz vai vecajai mammai, tur priekšā uz velves bija uzrakstīts: mēs sludinām Kristu krustā Kristus. Kā jums šķiet, ko es darīju? Tad, kad man apnika tas, ko tie pieaugušie runā, jo viņi vienmēr, ceļš mācītāji, viņi vienmēr runāja par manu tēvu onkuļiem. Man tēva onkuli viens sauc Pāvils, vien Jēkabs. Domāju, kā viņi ir paspējuši tik daudz, ko visu kaut ko sadarīt. Bet, nu labi, tas tā. Tad es sāku skaitīt, cik asie stūri ir tiem burtiem. Cik iekšēji stūri, cik ārējie stūri. Un es jums gribu parādīt vienu bildi. Tā bilde stāvēs ilgāk laika jūs priekšā. Bet, lai šī bilde nav kādāds moments, kurā jūs sākat skaitīt, cik kas kuram ir. Lūdzu, bīstam? Tā raudījums nav. No. Jo viens no pagājušās reizes aspektiem bija, kur mēs mazliet pieskārāmies tam, un šoreiz būs vizuālais uzskats līdzeklis. Kristīgajā baznīcā mums ir jācīnās pret vienu slimību, ja tā var teikt, kas ir vispār sabiedrībā. Mēs esam aktīvi ideja ģeneratori, bet mēs neesam aktīvi šo ideju iznesēju dzīvē. Darām tā,
Jūs visi ejat un darat, es palieku drošības zonā un gaidu jūs ar ražu atpakaļ. Ejam tur, veidojam to. Es negribu minēt nekādus konkrētus piemērus, bet bildi, kur jūs redzēsiet, ir šī te, ka katrā komandā ir tādi cilvēki. 99% izdara darbu, tas, kas ir pa kreisi. Priekšplānā ir vispār nesaprot, kas notiek. Aizmugurē soli palīdzēt, bet nepalīdz. Un tad tas labajā malā ir kaut kur pazūd pašā sākumā un parādās tikai pašās beigās. Katrā komandā ir tādi cilvēki. Un tā, lai nav jautājumi, kas palikuši šoreiz bija 3, un ar tiem mēs arī sāksim. Vai vari sīkāk un detalizētāk paskaidrot apzīmējumus miesas darbi un gara auglis? Protams, to var paskaidrot. Es domāju, ka visprecīzāk šo paskaidro Galatiešu vēstule, 5. nodaļa, 16. līdz 26. panti, kur ir uzskaitīts, kas tad ir miesas darba un kas ir gara auglis. Un tas kļūdainais moments, varbūt pie kur es gribu mazliet vairāk apstāties, ir tas, ka ļoti bieži mēs sakam gara augļi, bet runa ir par gara auglis. Viens auglis katrā situācijā, katrā epizodē ar 9 īpašībām. Jo katru augli paņemot, piemēram, ābolu, mēs viņam varam 9 sastāvdaļas vismaz uzskaitīt, ja ne pat sīkāk. Tā arī gara auglis sastāv no 9 īpašībām, kuras vai ir vairāk vai mazāk katrā situācijā. Mums viņas nav statiskas un konstants. Bet nav tā, ka mēs nobriedinām atsevišķu mīlestības auglu, un atsevišķu lēnprātības auglu, un atsevišķu labprātības auglu, un atsevišķu vēl kaut ko. Tas ir gluži tā kā ābols, viņam ir miza, krāsa, sēkliņa, kātiņš, sērdīte, tur tie matiņi lejā, un viss saturs iekšā. Vai ne? Un nav taču tā, ka krāsa ir atsevišķa no vispārējā ābola. Mēs ejam gar āboliem un skatāmies krāsa, skaista krāsa, bet ābola nav. Mizas nav, kātiņa nav, ir krāsa. Un tāpat ir ar garu augli, ka katrā situācijā mēs nobriedinām visus 9 šīs īpašības. Viena ir vairāk, viena ir mazāk, bet lai jūs nemūstu, es jums izlasīšu priekšā miesas darbus un gara augli. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pušļošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzēršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, kurām es jūs tagad brīdinu. Tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātības, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad garu vadīt arī dzīvosim, nekārosim pēc tukša goda, cits citu izaicinādam un skauzdām. Un ir dažas apstājas momenti, kurus es gribētu pie tiem miesas darbiem. Man šķiet, ka visnozīmīgākais, kas varētu būt izteikts, ir patmīlība. Jo, lai cik paradoksāli tas arī būtu, pēc 20. un 21. gadsimta uzskata, par to mēs varētu diskutēt citreiz un savādāk, bet Bībele nekur nemin to, ka cilvēkam vajadzētu mīlēt sevi, un tikai tad viņš varētu mīlēt citus. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam pēc savas dziļākās būtības ir vienmēr
rūpība par sevi un vienmēr ir mīlestība pret sevi. Lielāka, mazāka, izteiktāka, mazāk izteikta, bet arī Bībele skaidri saka, nav neviens, kas ienīst savu pašu miesu. Nav. Ne. Un šeit ir pieminēts viens tāds ļoti labs moments, kas pieder miesas darbiem, un tā ir patmīlība. Tā ir cilvēka koncentrēšanās uz sevi, uz to, ka reizē viņš par daudz koncentrējās uz sevi. Neviens nesaka, ka mums ir jāstaigā apkārt nemazgātiem, netīrītiem, nekārtīgi saģērbtiem un tā tālāk. Bet ļoti bieži mēs pārspīlējam šajā jomā. Es pārtērēju laiku atbildot, nepiedot, ok, tālāk. Ļoti bieži nav skaidrs jautājums par trīsvienību, un ticīgie nesaprot, vai ir 3 dievi, ja 3 kas ir trīsvienība, kas to veido un ko katru no personām dara? Tas ir labs jautājums. Un uzdevējs jau arī nav nemazāk labs. Ja tas ir viens no kristīgās mistikas jautājumiem. Pat kristīgā baznīca ir 2 frontēs. Jo ir baznīca, kura nostājās, kad ir divvienība, un ir baznīca, kura nostājās un saka, ka ir trīsvienība. Es gribētu teikt, ka šis ir dievišķais noslēpums, ir dievišķā mistika. Es nebaidos no šī vārda, jo ne viss mums ir atklāts un ne viss mūsu prātos ietilpst un ir saprotams. Bet mēs apskatīsim vienu tādu tēzi, kā to izsaka teologi. Ka kristīgā mācība par trīsvienību no latīņu valodas primitīva, trinitas, jeb triāde, no trinus, trīskāršu. Dievu definē kā 3 konsubstances personas. Izpausmes, stāzes. Tēvs, dēls, Jēzus Kristus un Svētais Gars. Viens Dievs 3 personās, 3 personas ir atšķirīgas, taču ir vienotas. Viens ir vienots elements. Daba, būtība vai raksturs. Un šajā kontekstā daba ir tas, kas ir kā vienojošais elements visām 3 personām. Bet personas ir tas, kas to visu apvieno un padara vienot. Es saprotu, ka tas bija ļoti sarežģīti un vajadzētu lielākiem burtiem, bet pēc jūsu pieprasījuma šis te parādīsies vēlāk vizuāli pieejamā veidā, vai mājaslapā, vai Facebook lapā, lai jūs varētu tā mājās pārdomāt un padomāt par šo tēmu. Un es pieminēju vienu tādu svešvārdu hipostāzes, kas ir kā grieķu vārds, kas nozīmē pamats, jeb būtība, jeb viela un realitāte. Un tātad Dieva trīsvienība veido no 3 pamatbūtības elementiem, kas ir Dievs Tēvs kā visa radītājs, visa veidotājs, visa kodols, kurā rosās visa dzīvība. Nevis kurš rosās visā dzīvībā, bet kurā. Un tad ir Jēzus Kristus, ko ļoti bieži vizualizē kā Kristu, kurš ir iemiesojies fiziskā ķermenī un kurš izpauž dievišķo mīlestību. Tad, kad mēs runājam par dievišķās mīlestības izpaudumiem, es gribētu teikt stop. Mēs ļoti pārkāpjam robežas. Jo Kristu kā būtībā uz zemes bija redzams ne tikai mīlestība, bet arī diezgan skarba, patiesa attieksme. Un tad ir Svētais Gars. Un Svētais Gars ir dvēsma,
ebreju vārds ruah, pie kura mēs arī vēlāk apstāsimies, ir tas, kas apzīmē šo dievišķo dvēsmu. Dievišķās dvēsmas spēkā viss, ko mēs varam redzēt, ir radies un veidojies. Un noformulēts Nikijas ticības apliecībā tas ir tā, ka šīs trīs personas ir vienādi pielūdzams, godājams un slavējams. Un tas nav tā, ka tad, kad es vēršos pie Jēzus Kristus, tad Tēvs un Svētais Gars ir ar ausu aizbāžņiem un viņš nedzird manas lūgšanas. Vai tad, kad es lūdzu Svēto Garu vai Dievu Tēvu, tad tie divi nabadzīgi staigā apvainojušies riņķi apkārt. Ne? Ir teikts tā, ka tad, kad mēs lūdzam Dievu, tad pats Gars nāk mums palīgā ar bezvārdu nopūtām, jo mēs nezinām reizēm, ko teikt un kā. Un tātad mūsu lūgšanā Svētais Gars ir darbīgā persona. Viņš ir tepatās. Viņš ir ar mums. Un es mazliet paķēpāšos uz tāpeles šobrīd ar jūsu atļauju. Var vai nevar? Tāpēc, ja man šoreiz tas stāv blakus, ka es mēģināšu, es neesmu mākslinieks, bet es mēģināšu. Ja tā sanāca. Es mēģināju jums uzzīmēt vienu tādu suvenīru, kuru var iegādāties arī Latvijā, bet kurš ir kā tāds atblāzma no padomu laika un no cariskās Krievijas pat. Jūs varat man pateikt, kas tas ir? Tikai nesāciet saukt šņabi pudeles. Pilnīgi pareizi. Matrjoška. Un es parasti trīsvienību redzu kā matrjoškas. Ir Dievs Tēvs, kurā ir visums. Visas planētas, galaktikas, viss. Un tad viņā iekšā nāk Dievs Dēls, kas ir šīs galaktikas un šīs pasaules pestītājs. Un tad iekš tiem diviem. Iet iekšā kas? Nepareizi. Iekš tiem iet iekšā ticīgais. Un iekš ticīgā iet iekšā Svētais Gars. Ļoti pareizi. Apmēram tā izskatās mana pārliecība un ticība par trīsvienību. Un šādā veidā tas viss veidojas. Tad, kad mēs sakām, kungs, es gribu, lai tu man aizsargā, lai tu man pasargā, viņš vairāk aizsargāti nekā viņš jau aizsargā nevar, jo mēs jau esam viņā. Bībele saka, ka viņā visa dzīvība rosās. Mēs esam viņā. Un mūsos ir Dievs Svētais Gars. Un mēs veidojam vienu tādu pravietisku suvenīru, kas saucās Matrjoška. Ne? Okay. Šis bija gana smags. Tu gribēji, lai savu kaut ko saka? Labi, pateikšu īsi. Īsi, man ir vēl pateikt. Es gribēju pateikt 1. Jāņa vēstuli, 5. nodaļu, 6. līdz 12. pantu. 1. Jāņa vēstuli, 5. nodaļu, 6 līdz 12, kurā ir teikts: viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un Gars ir liecinājis, jo Gars ir patiesība. Ir 3 liecinātāji debesīs – Tēvs, Vārds un Svētais Gars. Un šie 3 ir viens. Un 3 liecinātāji virs zemes – Gars, ūdens un asins. Un šie 3 ir viens. Un tas ir kā tāds konteksts mazliet manai Matrjoškai zīmētai. Jo 3 liecinātāji ir debesīs. Un kur ir nosaukti? Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Ne? Un tad ir 3 liecinātāji virs zemes. Un tie 3 liecinātāji virs zemes ir atkal Dievs Svētais Gars, un ir ūdens, un ir asins. Un tad mēs esam lauzuši šķērpus runājot par to,
ko tad Dievs, sakot šo vārdu Jāņa vēstulē, ir domājis ar ūdeni? Tad, kad mēs runājam par Jēzus Kristu, ir teikts, ka viņš ir nācis caur ūdeni un asinīm. Tā tur sākās tas teiks, tas nekļūdos. Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus ir piedzimis dabīgi Marijai. Mēs ļoti bieži sastopamies ar skaidrojumu, ka viņš ir mistiski pavēris Marijas saules pinumu, iznācis ārā. Viņš ir piedzimis dabīgi. Un viņš ir 9 mēnešus bijis augļu ūdeņos. Un tas ir tieši tas pats variants, ko Jēzus apliecina Nikodēmam, ka katram cilvēkam ir jāpiedzimst caur ūdeni un asinīm. Un asinis liecina par to, ka Jēzus ir dabīga miesa šeit virs zemes. Un tāpēc arī ir teikts, ka vispirms mums ir jāpiedzimst fiziski, un mums ir jābūt dzīviem, lai tad Dieva gars varētu darboties mūsos. Dieva gars kapos nedarbojas. Tur būtu daudz paklausīgo, bet tur viņš nedarbojās. Okay. Šis bija gan smags un netik viegli uzturams jautājums, un tomēr ir labi kaut ko saprast. Taču ticība norāda arī uz mūsu pilnīgu paļāvību un uzticēšanos. Tātad kādu daļu skaidrojumu notikumu nespēja pilnīgi to visu izprast, taču paļauties un ticēt. Ebreju vēstulē rakstīts 11. nodaļā 1. un 6. pantā: ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Un varam iet pie nākamā jautājuma. Ko tu un ko Bībele saka par tādu sabiedrībā bieži un divās polaritātēs sadalītu domu, zinātnes sasniegumu, ja pilnīgi atrašana no Dieva, eitanāzija? Labrīt. Kurš to vēlās? Es jau kalpoju pienāk pie manas privāti. Tev visi līdzi? Jā. Eitanāzija, kā mēs viņu esam pieraduši saukt, no sengrieķu valodas nozīmē kas ir labs, un thanatos, kas ir nāve. Un šo aizgūtni medicīna un cilvēku un zinātne paņēmuši kā labās nāves faktu. Ka es varu paredzēt, kad un kādā veidā es gribu aiziet no šīs dzīves. Un mēs iedalām divus veidus eitanāzijas. Ir pasīvā eitanāzija un ir aktīvā eitanāzija. Un pasīvā eitanāzija ir ārstniecības metožu ierobežošana vai pārtraukšana. Tas ir ārsts ļauj pacientam nomirt gadījumos, kad nekāda medicīniskā iejaukšanās nevar vairs palīdzēt un atgriezt cilvēku pie saprašanas. Cilvēks ir komā vai smadzenes pat ir mirušas un dzīvība tiek uzturēta tikai fizioloģiskā līmenī mākslīgi. Tad ārsts pieņem šo lēmumu atslēgt cilvēku no visām papildierīcēm, cik ilgi sirds pumpēs asinis, cik ilgi elpa būs, cik ilgi smadzenes strādās un viss. Un tad ir aktīvā eitanāzija. Un aktīvā eitanāzija vai medicīniski asistētā pašnāvība. Tā viņu sauc. Ja kādam no jums ir vēlme pielietot šo, tad atcerieties, ka tā ir medicīniski asistētā pašnāvība. Kur mēs vienkārši palūdzam ārstam izdarīt to, kā mums pašam spēks pietrūks. Tā ka, iešauram vienu šprici. Tas ir navējošs medikamentu deva, šīs devas pieņemšana. It kā pie nedziedināmām slimībām un it kā pie tā, lai noņemtu sāpes, mokas un visu pārējo, pacients brīvprātīgi pieprasa, vai viņa tuvinieki pieprasa šo aktīvo eitanāziju. Tas ir tāds skaidrojums, kas vispār ir eitanāzija un kas savā būtībā ietver
ko savā būtībā ietver šis teksts, bet ir viena raksturieta mācītājā 3. nodaļā no 1. līdz 9. pantām. Mācītājs 3. nodaļa 1 līdz 9, man liekas, ka šī raksturieta ļoti būtiski pasaka to, ka katrai lietai virs zemes ir savs nolikt laiks. Un mēs sakām, bet kāpēc man būtu jāmocās? Es gribu tā ar šārmu, es gribu tā ar smuku, ar glītumu aiziet. Un mēs ļoti bieži sastopamies šodien ar to, ka diezgan daudz ticīgi cilvēki aiziet gana mokošā veidā no šīs dzīves. Mēs sakam, bet kāpēc? Es šeit neesmu, lai kādu tiesātu. Es reiz pats apstrīdēju un sastrīdējos ar vienu cilvēku, kurš man mēģināja pateikt to, ka mācītājs Dāvids Vilkersons ir liels grēcinieks. Un es viņam jautāju, bet kāpēc? Šeit tāpēc, ka mācītājs Dāvids Vilkersons autokatastrofā aizgāja bojā. Normāli Dieva vīri gultiņā aiziet bojā. Aiziet no šīs dzīves. Es domāju, cik tā ir tāda sekla pieeja lietām. Ļoti sekla. Ne? Tam nav starpība, manuprāt. Es nezinu, varbūt es ļoti cīniski izsakos par savu ķermeni un par dzīvi, bet manuprāt, man nav starpība, kā es aizēju no šīs dzīves. Man ir nozīmīgi, uz kurien es aizēju. Nevis kā. Mēs parasti rūpējamies par to, kā. Jūs ziniet, ko Dulā Paulīna teica, es gribu redzēt, kā es izskatos, kad es būšu aizgājis. Es iegūšos ārkām, lai man sapfotografē visos rakursos. Un tad fotogrāfs teica, vai cik skaisti aizgājēji. Tu saki? Un es domāju, ka tas ir tā muļķīgi, ka mēs sakām, bet kā es aiziešu no šīs dzīves? Mēs sakām, bet kāpēc man kā Dieva bērnam ir jācieš liels mokas? Man nav atbildi uz šo jautājumu, kāpēc. Un es negribu tagad dalīt atkal polaritātēs, kad ir patiesi ticīgi cilvēki un ir daļēji ticīgi cilvēki un ir visādi. Bet es zinu vienu, ka Bībele eitanāziju nepieļauj. Šis devums, kad tu aizies no šīs dzīves un kā, ir tikai un vienīgi Dieva rokās. Ir kaut kāds lielums, kuru mēs varam ietekmēt. Mēs sakām, nevajadzētu mums darīt to un to lietu, un tad mēs labāk varētu tā tuvoties tai aiziešanas faktam, tā tīrāk un skaistāk. Vai jūs zināt to nejaušības kārtā, ka visi cilvēki, kas ir ēduši tomātus, ir nomiruši? Visi. Un mēs sakām, tad mums vajag ķirģus ēst, mums vajag čau sēklas, čio graudus, vai ne? Un mums vajag pienu tikai, vai mums vajag atturēties no tā. Ķermenis ir ļoti labs pulkstens, un viņš mums pasaka priekšā, man tagad vajag to. Jums nav tā, ka pēkšņi vienā vakarā jums sagribās končis. Jā, Katru vakaru jums sagribās končis. Super! Es apsveicu ar to. Man parasti mēdz būt tā, ka kaut kur ap pulkstenes 10, 11 manī sākās trauksme. Reāli trauksme, jo es jūtu, kā vientuļu skums pēdienas leduskapī. Malajā gaismā. Jā, tā ir tumsā. Skums pēdienas. Un tādēļ mēs visi esam cilvēki un ir lietas, ar kurām varbūt mēs bēdējam savu ķermeni, mēs tā sakam, bet atstājam to visu Dievu ziņā un būtiskākais ir izlasiet mājās, kad nenāk miegs 1. psalmu, 2 dzīves ceļi. Un tur ir noteikti, vai tu izvēlies vienu dzīves ceļu, vai tu izvēlies otru. Un kāds
ir tavs dzīves gājums un pēcgals. Vai vari lūdzu vēlreiz paskaidrot jautājumu par lūgšanu, jeb sarunu ar Dievu un dziedināšanu? Kādos gadījumos var saņemt un kādos nē? Kas nosaka šo gradāciju? Gradācija kā tāda, manuprāt, nav. Ir vienīgais tas, ka reizēm mēs ticīgie cilvēki uzvedamies, kā tas Zaldāts Andersens pasakā, kurš nāca pēc ilgā kardienas mājās, tur bija kaut kā 25 gadi, viņš bija atlausis kardienas tā. Un viņš nāca, un viņš pa ceļam uz mājām sastap nāvi. Un nāvi viņam teica, dēls, es redzu, tu esi tāds novārds pēc tā kardienas. Uztaisīsim tādu darījumu. Tu būsi vienīgais, kas man redzēs. Un ja es mirējam stāvu galgalī, viņš dzīvos, ja es stāvu kaigalī, viņš mirs. Un tu varēsi pelnīt naudu, tu aizēji pie mirēja, pasaki, redzot man galgalī, celies un viss notiek. Un tā tas viss, šī sadarbība viņiem notiek līdz brīdim, kad ķēniņa meita mirst. Un Zaldāts kā lielais valsts guru aiziet pie ķēniņa meitas un nāv stāv kaigalī. Tātad pusi ķēniņa valsts, meita par sievu un visas dārglietas aiziet gar deguni. Ja jūs domājat, Zaldāts ir muļķis, viņš apgriež gultu riņķī. Kamēr gultu riņķī, meita dzīvo. Nāve, kamēr aiziet līdz kaigalim, Zaldāts apgriež riņķī gultu. Un nāve teica, zin ko veicīgi, pietiek mums to sadarbību. Tu vairāk man nekad neredzēsi. Šoreiz šī meita izdzīvos. Bet ar to mūsu sadarbība beidzās. Un mēs kā ticīgi ļoti bieži rīkojamies līdzīgi. Ir kaut kāds iemesls, kādēļ Dievam ir vajadzīgs pabūt vienatnē ar šo cilvēku, pabūt prom no visiem citiem, parunāties ar viņu. Un mēs ejam pie viņa un sakām, nē, tev ir jābūt dziedinātām. Mēs uzskatām, ka tev ir jābūt veselam. Un ticīgie ļoti bieži grauj citu ticīgo ticību. Nepaprasot Dievam viņa rezumē, vai šim cilvēkam šobrīd ir jābūt dziedinātam no šīm iesnām, vai ne? Protams, ka mēs valdiesmas uzticējām Dievam šorīt. Bet vai viņām ir jāapstājās vai ne? Tādēļ arī zālē sēdošie tika atsēdināti mazliet tālāk, lai tā pilienu infekcija nelido pāri, vai ne? Bet vai ir vai nav? Un tad ir jautājums par mūsu pašu izturību. Vai tad mēs spējam paciest kaut ko Dievu labā? Nu, neteiksim Dievu labā, bet vispār vai mēs spējam paciest, ja katrā mazākajā mirklī mums vajag uzreiz fanfāriem skanot dziedināšanas. Ir lielie gadījumi. Man ir nācies piedzīvot abas divas spektrus. Man ir nācies piedzīvot, ka Dievs vienus dziedina un citus nedziedina. Un ir nācies piedzīvot cilvēkus, kas patiesi dievbijībā lūdz un lietas notiek. Un ir nācies piedzīvot cilvēkus, kas vienkārši nodarbojās ar NLP un saka, tu redz, tev kāja aug cilvēkam, kuram pa tādu gabalu kāja ir īsāk vienu par otru. Ticīgs cilvēks ceļās kājās, un kāja ir tāda, kāda viņa bija, īsāk. Un cilvēks aplaužās ticībā uz Dievu, uz visu atlikušo mūžu. Jā, viņš uz baznīcu iet, jā, viņš nomināli praktizē kristietību, bet viņš nav ticīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš teica, tu redzi, vārdi. Vai tas ir tas veids, kas mums ir vajadzīgs? Un tad, kad mēs runājam par šīm te kustībām, kuras nodrošina visiem absolūtu dziedināšanu un visiem absolūtu labklājību, tad man paliek viens mega jautājums. Vakardien es aizmirsu, kā sauc to evanģelizācijas veidu, kurā tu biji. Čebā. Vakardien valdes bija Čebā. Ogrē tas notika, tas nav Āfrikā. Un tas ir tā, ka cilvēki veselu nedēļu iet pa mājām,
pēc sociālās dienesta vienošanās dala pārtiku, dala drēbes, runā ar viņiem par Dievu, un tad ir dažādi citi pasākumi. Man ir jautājums par visām šīm dziedināšanas kampaņām un akcijām, un varbūt arī jums ir. Jums nekad nav radies jautājums par to, kāpēc ir tik pilnas slimnīcas vēl joprojām. Kāpēc? Kāpēc ir tik daudz cilvēku, kuri mirst? Kāpēc? Un ja mēs saskaitītu visas tās kopienas, kas Latvijā pasludina pilnīgu veselību un dzīvību, mūžību, tad man ir jautājums, taču vajadzētu Latvijā nebūt slimnīcā. Viņš vajadzētu klapēt ciet. Es nekad neesmu bijis pret dziedināšanu, es esmu bijis par dziedināšanu, un es esmu bijis par to, ka man kā ticīgam cilvēkam ir visi dot un iedot, lai es lūgtu, un lai lietas notiktu. Atcerieties vēl vienu lietu, ka nekad nekur nav teikts, ka mums ir jālūdz pēc dziedināšanas. Ir teikts, ka mums ir dota dziedināšanas dāvana. Un ja tev šī dāvana ir, tad nav par viņu vēlreiz jālūdz. Un Pēters ar Jāni neteica tempļa skaisto vārtu priekšā: Kungs, mēs tagad lūdzam par šo izlēmi, dziedini viņu. Viņa teica: Jēzus vārdā celies un staigā un visu. Un tas, ko mēs izdarām, mēs sastājamies grupiņās, pulciņos un lūdzam un krītam gar zemi un ceļamies augšā. Jēzus saka, tas viss ir šovs, tas nav vajadzīgs. Jūs neesat atnākuši uz tokšovu parādīt, cik skaisti jūs mākat lūgt pēc dziedināšanas. Tām lūgšanām ir jābūt pirms tam. Un tad, kad tu sastopies ar to slimnieku, par kuru Dievs ir teicis, viņam ir jātop veselam, tad Jēzus vārdā pieskaries viņam vai nepieskaries, kā ir vajadzīgi un nav, bet viņš saņem dievišķo dāvanu. Jo pārmetums, ko saņēma Dāvids Jongičo, bija tas: mācītāji, tu citas draudzes daļas, ja personas mīl vairāk kā mani. Tu skaistāk lūdzu par viņam nekā par mani. Tad, kad mēs virknējam skaisti daudz vārdus, tad mēs aizšālējam ne tur, kur vajag. Mums ir viens Jēzus vārdā vajag, mēs lietojam vēl eļļu kā pastiprinošu elementu. Un tie, kas pierakstiet Lūkas evaņģēlijas 4:25-27, Lūkas 4:25-27, patiesi es jums saku, daudz atraiņi bija Izrēlā pravieša Elijas dienās, kad debesis aizslēgtas bija 3 gadus un 6 mēnešus. Tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Elija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraidnes Sareptā, Sidonijā. Sidonija .1 nav Palestīna. Sidonija ir zeme uz Damaskas pusi. Tā ir kaimiņa zeme. Nekur citur Elija netika sūtīts. Tur arī bija bats, un tur arī bija bats, bet tikai tur viņš tika sūtīts. Un daudz spitālīgo bija Izrēlā pravieša Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts kā viens sīrietis Nāmans. Kā jums patīk, tas nevis evrejs Nāmans, bet sīrietis Nāmans. Atkal viens sveštautietis. Ne? Dīvaini. Vai tad nebija neviens cits slimnieku? Ja kādam no jums mana atbilde traumē ticību, nepārprotiet, es esmu pār dziedināšanu, bet es esmu pret izrādīšanos un pret cilvēka ticības, piedodiet, čakarēšanu. Ejam tālāk, Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa, 23. un 24. pants runā par vienu ļoti būtisku elementu lūgšanas un dziedināšanas sakarībā. Jāņa evaņģēlijas 4:23-24. Bet nāks stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz.
Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā, Jēzus saka, kad jūs lūdzat, nepļāpājiet. Kad jūs lūdzat Dievu, nepļāpājiet. Un mums reizēm uznāk tā pļāpības dāvana, ka mēs varam aizpļāpāt zilonim ausis pat. Kā tikai papļāpāt skaisti? Nē, nepļāpāt. Es patiesu. Es savā lūgšanā patiesu un nemānu sevi, nemānu apkārtējos un nemānu Dievu. Un Jēzus saka, piemēram, tad, kad tu ej lūgšanu kambarī, kurš ir katru svētdienas rīt 11:30 404. telpa, tad aizver savus durvis aiz sevi. Un Tēvs, kas redz slepenībā, tev atalgos. Tēvs, kas redz slepenībā, tev atalgos. Ne jau skaisto vārdu dēļ Tēvs mums paklaus. Es esmu pārtvērējis atkal laiku. Tiešā veidā Bībele noraida reinkarnāciju, bet tā apliecina kristīgu cilvēku dvēseli augšām celšanos. Tomēr Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā no 3. līdz 9. pantam mēs redzam citu epizodi, kurā tiek runāts par dvēseles iemiesošanos. Te Jēzus runā par to, cik svarīgi cilvēkam piedzimt no jauna, piedzimt no augšas, lai nonāktu Dieva valstībā. Netiek runāts par to, cik reizes vai cik bieži cilvēks jauni jāpiedzimst, lai atbrīvotos no grēkiem un iegūtu tādu tīrību, kas ļaus ienākt debesu valstībā. Taču 8. šīs daļas pantā teikts, ka gars vai cilvēku dvēsele atnāk un aiziet kā vējš. Un nav iespējams pateikt, cik bieži vai kā un kur tas nāk un iet. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu viņa balsi dzird, bet nezin, no kurienes viņš nāk un kur viņš aiziet. Tā notiek ar katru, kas piedzimis no gara. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa 8. pants. Vai nepastāv iespēja, ka svētajos rakstos speciāli nav tiešā veidā pateikts, ka cilvēku dvēseles dzīvo daudzas dzīves un pārdzimst, lai mācītu cilvēku sekot Jēzum, ievērot tam visus baušus un dzīvot patiesi kristīgu cilvēku dzīvi. Vairāk pievērstos garīgām vērtībām, mazāk miesīgām un materiālām. Pirmais atbildes moments tāds ļoti globalizēts. Es gribu prasīt jums godīgi atbildi ikvienam, kas ir klāt. Kā jums šķiet, vai ar katru nodzīvoto gadu mūsu pasaule un visa šī pasaules cilvēku veidotā iekārta paliek labāka vai ne? Ja kopš pasaules radīšanas, kas būtu apmēram 5782 gadus atpakaļ, visas paaudzes, ieskaitot Ādamu, būtu reinkarnējušās, tad pasaulē vajadzētu būt labākiem, ne? Pilnīgākiem. Protams, es gribētu jums šodien deklaratīvi pateikt, ka es esmu reinkarnējies Ādams, kur Dievs pats savām rokām veidoja. Bet tā tas nav. Kas man gribētos, ko man gribētos ieteikt tiem cilvēkiem, kuriem patīk defilēt apkārt plikiem? Es viņiem patiešām novēlu reinkarnāciju, lai nākamajā dzīvē Dievs viņus pārvērš par kokiem, puķiem, kuriem nav apģērba. Lai viņi defilē kāju pa laukiem. To man reiz ieteikt arī tālāk. Tas ir pirmais moments. Otrais moments ir tika lasīts Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa. Jūs droši varat atvērt bībeles, un vienīgā jaunās drukas bībele, kas bija šajā telpā, aizgāja uz blakus telpu. Nē, man nevajag jauno druku. Man vajag, ka jūs atšķirat 65. gada bībeli vai 65. gada revidēto tekstu. Un tur jūs redzat, ka šie teksti, kas ir minēti par garu, ir rakstīti ar lielo burtu.
tas norāda uz vienu konkrētu garu, nevis uz daudziem gariem. Tas norāda uz Dievu svēto garu, ka Dievu svētais gars ir kā vējš, kurš pūš, kur gribēties. Tad, kad mēs nonākam pie jautājuma par dvēseli, atkal es paķēpāšos uz tāfeles 3. Tā šīs rakstīt, nezinu. Rakst. Tātad mēs skatāmies 3. Mūzes grāmatā un 4. Mūzes grāmatā un nedaudz 5. Mūzes grāmatā ir minēts šis teksts par dvēseli. Ir cilvēka dvēseli. Un mēs sakam, apostols Pāvils arī saka, lai visi jūsu miesa, gars un dvēseli to bezvainīgi pasargā. Dievs ir 3 personās, cilvēks arī ir 3 personās. Gars, dvēseli, miesa. Ļoti labi. Ja jūs prātīgi lasīt, sākot no 3. līdz 5. Mūzes grāmatai, tur ir teikts, ka cilvēka dvēseli ir viņa asins un asins ir dvēseli. Un tādēļ Dievs aizliedz baudīt asins. Manas asinis nevar pārdzimt citās personās. 48 stundu laikā no manas aizmigšanas ticībā uz Kristu asins no maņa ķermeņa pazūd. Viņu nav. Viņu nav vienkārši. Un šeit iestājās tāds neoplatonisms un gnosticisms. Es zinu, ka šie ir 2 svešvārdi priekš jums. Es mēģināšu jums to paskaidrot. Jo neoplatonisms un gnosticisms sadala cilvēkus 2 lielās kategorijās. Vieni cilvēki ir pneimatiķi un vieni ir psihiķi. Psihiķiem ir tikai dvēsele un miesa, un pneimatiķiem ir dvēsele, gars un miesa. Un mēs esam ar prieku aizguvuši šo teoriju no neoplatonisma un gnosticisma un sakam, super, mēs esam garīgi cilvēki. Tad, kad mēs atšķiram 1. Mūzes grāmatu, 1. nodaļu, un tur mēs nonākam pie cilvēka radīšanas, tad mums ir jāredz tas, ka Dievs no zemes pikuča izveido cilvēku. No māla. Tur bija 5 pirksti. No māla izveido cilvēku. Viņš ir māla pikucis. Un tad Dievs iedveš cilvēka nāsīs savu roku, dvašu. Un nevis garu. Un nevis cilvēks top par trīsdaļīgu būtni. Bet šis viens, kuru skar Dieva iepūstā dvaša kaut kur nāsīs, apmēram šeit būtu deguns vai ne, šeit Dievs iepūst. Šis viens veido to ebreju vārdu, kas saucās nefeš, ir dzīva dvēsele. Atšķirība cilvēkam starp Dievu ir tas, ka Dievs ir 3 personās, cilvēks ir viena vesela būtne, viena vesela dvēsele, dzīva dvēsele. Savienojums. Dieva gars, fizisks ķermenis, veido vienu dzīvu nefešu, vienu dzīvu dvēseli. Mēs sakām, vai tas ir tas pats gars, par ko varētu teikt kā svētais gars? Nē, tā ir Dieva dvēsma, jo Dievam iedvešot cilvēkā arī māc ķermenī 9 mēnešu laikā cilvēks dzīvo, Dievs viņu veido, un tad, kad ir īstais brīdis, tad Dievs viņu nāsīs iepūš dzīvības dvēsmu, un tad viņa ķermenis sāk funkcionēt pilnvērtīgi. Viņš to par dzīvu dvēseli. Un tad vēlāk dzīvē ejot, viņam ir jāsaņem Dieva svētais gars kā balva, kā dāvana, kā aizstāvis. Bet cilvēks nav trīsdaļīgs. Uzlidojums sākās Latvijā. Kaut kas mierīgi nost. Tas nebija es. Tas bija es? Es nomiru? Nē, es nenomiru. Es pamodos. Tu mirsti. Es mirstu. Tā iedod. Mēs jau dzirdam to. Un tad Anīna iedos to mikrofonu, kas tur stāv.
palikt tur pie tā, ka cilvēks nav trīsdaļīgs. Cilvēks ir viens vesels komplekss. Dievs ir radījis kā vienu dzīvu dvēseli, beidzot atkal esam uz uzlabojumu un ar mieru savā zemē. Tādēļ ir būtiski saprast to, kas ir rakstīts Ebreju vēstulē, un es to līdās izlasīšu jums priekšā. Ebreju vēstulē 9. nodaļā, 27. un 28. pantos mēs lasām, ka tāpēc cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz, un pēc tam tiesa. Tā arī Kristus ir upurēts reiz par visām reizēm, lai daudzus cilvēku grēkus izdeldētu. Viņš atklāsies otrais. Ne vairs grēku dēļ, bet par pestīšanu tiem, kas uz viņu gaida. Vecajā tulkojumā, jeb 65. gada tulkojumā, bija drusku savādāk šis teksts. Šeit man patīk tieši šis uzsvars, kas ir stipri tuvu oriģinālam. Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz. Nevis entās reizes. Un tagad es būšu tārpiņš, un tagad es būšu vabolīt, un tagad es būšu dzēnis, un tagad es būšu cilvēks. Mirt vienreiz. Un tad, kad mēs skatāmies par piedzimšanu no jauna, tad ar šo terminu tiek apzīmēts tās vecās grēcīgās dabas domāšanas un uztveres veida atstāšana un jaunās dzīves pieņemšana, jeb jaunā skatījuma pieņemšana, jeb jaunā redzējuma pieņemšana. Par šo jaunpiedzimšanas faktu, ja jums ir interesi, es varu tuvākajās nedēļās vairāk par to runāt, ko tas sevi ietver. Nesen vienā ceturtdienas vakara Bībeles studijā mēs tam gājām cauri tieši no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 1. pantiem līdz 12. un 13. pantam, kur ir teikts, ka ir šauri vārti, šaurs ceļš, plati vārti, plats ceļš. Ļoti bieži mēs sakam, tas, ko tu dari, tas, ko tu domā, tas nav veids, kā tu staigā pa šauro ceļu, bet tur ir noteikts konkrēts domu izmaiņas, kurām ir jābūt cilvēkam, lai viņu varētu uzskatīt par jaunpiedzimušu. Ok, bet šobrīd uz mirkli paskatieties video, kā visa iepriekšējā apkopojuma tam, ko mēs runājām līdz šim. Mūsu dzīvē ir ļoti bieži situācijas, kad Dievs norāda uz kaut ko, kas ir pilnīgs un pareizs, bet mēs kā cilvēki pasakam, nē, es gribu to, un tu liec man mierā.
patīk. Reizēm varat saskatīt savus dzīves. Dievs liek priekšā roku, Dievs saka, nu neej tur, nu nedari to. Nu tur nav patiesa ūdens. Tur ir viena pile, labākajā gadījumā, ne, bet man vajag to. Tavuprāt, kāpēc Dievs ļauj notikt kariem, dzēšot miljonu nevainīgu cilvēku dzīvības? Tas ir pretrunā ar sacīto 2. Mūzes grāmatā. Tev nebūs nokaut, jo karam sākoties, ticīgam karavīram nav izvēles. Jānogalina ienaidnieks, neskatoties, vai tas ir tēvs vai brālis, kāds radinieks vai kaimiņš. Kāds varētu būt tavas domas šajā jautājumā? Pirmkārt, ja mēs skatāmies 2. Mūzes grāmatu un tur teikto, tad tur teiktais ir nevis nokaut, bet slepkavot. Mums viņš ir iztulkots un gadu gadiem, gadu simtiem un gadu tūkstošiem viņš ir ticis traktēts, kā tev nebūs nokaut. Un tam ir savs iemesls, kāpēc. Oriģināls runā par to, tev nebūs slepkavot. Un slepkavot ir brīdis, kad tu ar mērķi aizej pie cita cilvēka, uz viņa namu, uz viņa valsti, uz viņa zemi, un vienkārši kaut kādas iekāras cita iemesla dēļ labāk ņem un slepkavot nost. Jo Bībele runā mazliet savādāk. Bībele runā arī par pašaizsardzību. Un Jēzus saka, neviens nevar iet stiprā namā un laupīt viņa īpašumu, kamēr viņš stipro nav saistījis. Un tad, ja mēs skatāmies uz rakstu mācītāju skaidrojumu šim bauslim, tad runa ir par to, ka, ja zaglis stāv tavu durvju priekšā, tad nosit viņu pirmais. Tā ir pašaizsardzība, un tas ir cits spektrs, un es nevienu no jums nemācu šodien mājās ejot, tad skatīties, kurš stāv zagļu un slepkavot. Ne? Bet runa ir par to, ka mēs reizēm, kā ticami cilvēki, aizstājamies aiz Dieva platās muguras tur, kur nevajag, un sakam, nē, es te neko nevaru darīt. Neviens mums neliek būt izspūrušiem sarkaniem vaigiem, kā huligāniem, skriet bļauts, sist visus. Ne, par to nav runa. Bet mums ir uzticēts aizstāvēt zemes pleķi, uz kura Dievs mūs ir radījis un nolicis. Un karš ir pavisam citi apstākļi, kurus mēs nevaram pielīdzināt miera laikā. Karš ir karš, un pirmīt pieminētajā mācītāja rakstvietā bija teikts savs laiks karam un savs laiks mieram. Tas, ka karš nes ļaunumu līdzi, neapšaubām. Nevienu brīdi es neesmu domājis par to, ka mums vajadzētu koncentrēties uz kāru, uz vardarbību, uz slepkavībām. Bet mēs nevaram tik vienveidīgi paskatīties uz Dieva noteikumu un pateikt, Dievs tā ir teicis, kāpēc savā laikā izmainīju šo slepkavot pret nokautu? Tādēļ, ka jūs visi vēsturē esat mācījušies un zināt, ka bija tāds posms, ko sauc krustkāri. Katoļu baznīcai nebija tiesības iet apkārt slepkavojot, ja vien viņi varēja pagrozīt mazliet Dieva vārdu. Un Dieva vārds tika pagrozīts un tika nomainīts no slepkavot uz nokautu. Un tas, ko viņi darīja, bija svēts darbs. Bet neviena tauta nedrīkstēja sacelties pret viņiem, jo taču ir teikts, tev nebūs nokaut. Tev nebūs slepkavot. Ir tieši tas, ko viņi izdarīja. Es neesmu šeit, lai apsūdzētu kādu baznīcu vai kristīgu kopienu. Un tad visbeidzot pie šī jautājuma, tur man vēl būtu 2 raksturvietas. Man liekas, es
varētu teikt, varētu neteikt. Bet ir tā, ka Fjodoram Dostojevskim ir viena fantastiska grāmata. Un es domāju, kur Dievs ir devis šim cilvēkam, kurš dzīvoja 1823. līdz 1800 pēdējie gadi, tādu izmanību, viedumu rakstīt par kristīgo ticību. Laikā, kad praktiski visa Krievija bija ticīga. Un kā šis darbs, par kuru es citātu minēšu, no kura epizode, šis darbs ir pasaulē atzīts par vienu no labākajiem literārajiem darbiem. Ne tikai savā šaurajā spektrā un žanrā, bet vispārīgi. Un darbs, par kuru es runāju, ir Brāļi Karamazov, kurā parādās 3 brāļi ar 3 pilnīgi atšķirīgiem personāžu tipiem, raksturojumiem un pat ticības nostādnēm, kur viens no viņiem ir ateists, un vienīgais kristietis, kas šajā ģimenē ir ārlaulībā dzimušais Aļoša, jaunākais brālis. Un tur parādās starp šiem brāļiem saruna. Un Dostojevskis šajā sarunā atklāja to, kā Kristus pie krusta sarunājās ar Sātanu. Un Sātans saka, tu, kas tagad mirsti šeit kā pēdējais nekas, piekauts un apsmiets un pazemots, tu taču varēji paņemt visu pasauli savā pārvaldībā, savā varā, visur būtu miers, viss būtu fantastiski. Un Kristus atbild ir, man ir būtiski cilvēka brīva izvēle. Un ja kāds līdzīgs Hitleram, Staļinam, Putinam, Obamam, Bušam un citiem izvēlās pēc brīvas gribas ielausties kādā zemē un sākt slepkavot, vai jums šķiet, ka Dievam vajadzētu likt roku priekšā? Viņš lika. Cilvēks rāpās pāri visiem veidiem. Tad jau mēs nākamajā brīdī varētu teikt, ka Dievam vajadzētu bezmaksas kontracepciju dalīt visiem bomžiem, jo tie vairojās kā tādi truši būdā. Vai ne? Un tad Dievam vajadzētu pie katras nakts patvērsmes stāvēt ar tablēšu vai prezervatīvu maisību un dalīt visiem bezmaksas, vai roku likt priekšā īstajā brīdī. Viņš ir iekārtojis dabīgus procesus, kuru rezultātā kaut kas rodās. Un cilvēki ir informēti, kas notiek, ja no šaujam stroķi izšauj. Neviens taču nav abesīnieks, kurš nezina, kas tas tāds ir. Bise. Ne. Un tāpatās visi pārējie dabīgie procesi notiek mūsu dzīvē. Un gluži tāpat kā Alberts Einsteins teica reiz strīdoties ar savu profesoru, ka tums pats par sevi nepastāv. Tāpat arī ļaunums pats par sevi nepastāv, bet labā trūkums cilvēkos īsteno ļaunumu. Ir pavairot to tumsu cilvēkos. Un jo lielāka ir tā tumsa, jo traģiskāks ir tas rezultāts. Un 1. Mūzes grāmata, 9. nodaļa, 4. līdz 6. pants saka, tikai neēdiet miesu, kurā ir dzīvība. Asins jūs neēdiet. Taču par jūsu asinīm, par jūsu dzīvību, par jūsu nefešu dvēseli es atprasīšu no katra zvēra un cilvēka. No ikviena es atprasīšu cilvēka dzīvību, kas cilvēka asinis izlej, tā asinis izlies cilvēks, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku radīja.
Un šeit ir runa par klaju slepkavību. Ja tu ej slepkavodams, tad tāds pat gals arī tevi ņems. Mēs sakam, jā, bet Jēzus vienā brīdī viņš teica Pēterim ņem zobēns līdzi, otrā brīdī viņš teica bāz zobēnu atpakaļ viņu vietā, tāpēc, ka Jēzus sagūstīšana nebija kara darbība. Vai ne? Tā bija greizsirdības un slepkavnieciska rīcība. Mēs nevaram pielīdzināt kara darbībai Jēzus gūstniecību. Tādēļ viņš teica, viņu noslepkavot, tas ir pēc Dieva prāta, lai tas notiek. Viņu acu priekšā Dievs darīja caur Jēzu vienu brīnumdarbu, tas tika ignorēts. Un tad Jēzus teica tā Pēterim, liec zobenu makā, kas zobeņam rokā, no zobena iet bojā. Un tas nenozīmē, ka mājsaimnieces turpmāk grieziet ar Dievu maizi, jo nazi ņemt rokā nedrīkst, ar nazi arī var noslepkavot. Viņš teica, ja tu ņem zobenu rokā, lai augstasinīgi slepkavotu kādu, nevis aizstāvētu sevi, bet slepkavotu kādu, tad tu tiks noslepkavots. Un mēs nedrīkstam sajaukt šīs divas daļas, kas ir karš un vienkārši augstasinīga slepkavība. Es saprotu, ka vēl šis jautājums izvēl vēl simtiem citu jautājumu, bet par tiem citās pirmajās svētdienās. Okay. Tavs pieminētais 20. gadsimta zinātnieks Alberts Einsteins ir teicis, zinātne bez reliģijas ir kliba, reliģija bez zinātnes ārkārt. Vai patiesi zinātne ir saskaņā ar Bībeli un Dieva likumiem, vai mūsdienās strauji attīstošā gēnu, inženierija un digitālās biotehnoloģijas nav pretrunā ar Dievu radīto kārtību? Iespējams, ka ir. Un ne tikai iespējams, bet žēl, būs klausīties mūsu jautājumus atbildes. Runa ir par to vairāk, cik ļoti saskaņot zinātne darbojas sadraudzībā ar Dievu. Ļoti bieži tiek pieminēts, piemēram, Darvins. Kā jums šķiet, Kuku atkal tās man atņem mikrofonu. Ko Darvins mēģināja pateikt ar savu teoriju par cilvēku evolūcijas procesu? Jūs jau esat aizmiguši, maleči. Vai Darvina nostādne bija Dieva nav? Nē, Darvinam nebija tāda nostādne. Darvina nostādne bija, mēs visi esam cēlušies no viena senča, un viņa teorija par vienu senci ir pamats pret verdzību un apkarošanu verdzībai, ka nav tiesības vienam cilvēkam paverdzināt citu cilvēku. Tas bija Darvina pamat postulāts. Viņš bija ticīgs cilvēks, un tā bija viņa veids, kā cīnīties pret šo verdzību, kas viņa laikā bija ļoti izplatīta. Ko izdarīja vēlāk sociālisti un ateisti? Paņēma viņa teoriju kā pierādījumu tam, ka Dieva nav, ka mēs no amēbām esam radušies. Ne? Ka mēs esam tādi kaut kādi gļumekļi. Un prasa, kas vēl mēs būsim nākotnē. Un viņa teorijai bija viens mīnuspunkts. Un šis mīnuspunkts atklājās līdz, ko parādījās sonogrāfijas aparāti. Jo viņa teorija paredzēja, ka tāpat kā cilvēks evolūcijas ceļā ir pārtapis un pārdzimis un ir tas, kas viņš ir, un piepilda pasauli neatkarīgi, vai tur ir melns, balts, sarkans, zeltans vai cits,
Tieši tāpatās cilvēka bērns mātes ķermenī iziet cauri visam šim evolūcijas procesam. Un tad mēs nonākam pie tās paradigmas. Ja es piedzimtu 7. mēnesī savai mammai, vai es būtu patiešām ēzelis, jūs tam ticat? Nu taču nē. Un tas tika apkarots ar sonogrāfijas aparātiem un arī ar citām lietām. Bet Darvina teorija nebija primāri nostāties pret Dievu. Un tas mums ir jāņem vērā. Un mums ir jāņem vērā, ka zinātne saka, cik tālu Dievs man ļauj izzināt un attīstīties. Tik tālu es arī varu virzīties. Bet tad pienāk tas brīdis, kad cilvēks saka, es gribu iet vēl soli tālāk. Es gribu būt vēl varenāks. Un Dievs saka, nē, tālāk nav jāiet. Un mēs esam redzējuši šīs cilvēku sacelšanās epizodes vēsturē, kas saucās Bābeles torņa sabrukšana. Un citas epizodes, kur cilvēki saka, ok, tagad mēs izdarīsim tā, ka Dievs nebūs vairs. Mēs uzcelsim kaut ko tik milzīgu, tik varenu, tik monumentālu, ka mēs nostumsim Dievu no viņa troņa. Tas neizdevās fiziski. Labi, mēs attīstīsim zinātni, ka mēs pierādīsim, ka Dievu nav. Un tur bija tā skolēna strīds ar skolotāju. Un skolotājs teica, bērni, Dievu nav. Visi zinātni to pierāda. Un skolēns viens konkrēts teica, nē, skolotāji, Dievs ir. Un skolotājs parādīja uz sauli. Saule ir, jo tu viņu redzi. Un koks ir, jo tu viņu redzi. Un māja ir, tu viņu redzi. Es esmu, jo tu mani redzi. Dievu tu redzi? Nē, Dievu nav. Un tad skolēns teica, skolotāji, vai jūs savus smadzenes redzat? Šodien mēs sakam, ok, mēs varam uztaisīt rentgenu vai magnetisko rezonanci, un mēs redzēsim savus smadzenes. Tanī laikā tas tā iespējams nebija iespējams. Bet šīs zinātnes atklāja arī to, mīļie, ka cilvēka mazākā proteīna šūna, cilvēka ķermenī tāds ir 73 miljoni. Saucās lemenen. Un ja jūs skatāties mikroskopā šo šūnu, tad šī šūna veido precīzu Kristus krusta atveidu. Bez zinātnes mēs to neuzzinātu. Ja jūs neticat man, es redzu jūsu acis pilnas neticības. Ieguglējiet mājās lemenen. Mazākā proteīna šūna. Un jūs varēsiet pārliecināties, ka tas, ko es saku, nav bleķis, bet tā ir patiesība. Un tad, kad šo šūnu schematiski zīmē, tad viņu zīmē kā identu krustu, perfektu. Tad, kad, protams, mikroskopā mēs skatāmies, tad tā šūna ir mazliet ar nobīdījumu, bet viņu vienalga veido krustu. Un mums ir jāsaprot, ka bez zinātnes mēs varam patiešām būt akli, tā kā Einsteins teica. Bet pateicoties zinātnei, mēs ļoti bieži attālinamies no Dieva. Un Dievs ir teicis vien, ka viņš pasauli vairs nekad neiznīcinās. Kurš to izdarīs? Cilvēks pats. Un pasaule, es neesmu zinātnieks, es neesmu fiziķis un atomfiziķis un vispārējais. Šo to šādi tad reiz pa reizē es painteresējos par tām lietām. Bet pasaule ir veidota tā, ka viņas iekšējais kodols ir kā tāds milzīgs atomreaktors. Un samazinoties atmosfēras spiedienam, šis atomreaktors pasaules
kodolā kļūst aizvien neprognozējamāks un aktīvāks. Es ceru, ka mēs, kas sēžam šeit, to nepiedzīvosim, bet kādu dienu tas notiks, ka šis atomreaktors ies pa gaisu. Nu, tā mēs cilvēcīgi sakam pa gaisu. Un tad, kad jūs lasat pēdējo grāmatu, Bībelē atklāsmes grāmatu, tur ir minēts zelta ielas un stikla jūra. Tā ir? Šim atomreaktoram, ejot pa gaisu, ir uzsprāgstot. Zemes dzīves vēl joprojām ir pildītas ar dažādiem dārgmetāliem un rūdu, kas netiek apstrādāti. Tajā milzīgajā karstumā, par ko pārvēršas šī rūda? Par zeltu. Par zelta ielām, kuras vienkārši plūst. Un par ko pārvēršās izkusušas smiltis. Un apustulis Jānis saka, es redzēju kristālu jūru, stikla jūru un zelta ielas. Es redzēju kaut ko tādu, kas ir wow. Es gribētu tur nonākt kopā ar jums un piedzīvot to godības bagātību, ko Dievs ir sagatavojis saviem mīļotajiem. Un jau esam nonākuši pie pirmspēdējā jautājuma. Kā uzzināt Dievu patieso gribu savai dzīvei, savai dzīves misijai? Ļoti labs jautājums. Tikai reizē man nākās piedzīvot to, es ceru, ka šis uzdevējs nav līdzīgs manai pieredzēji. Bet man nākas pieredzēt to, ka cilvēki prasa intensīvi apkārtējiem, kāds varētu būt veids, kā uzzināt Dieva mērķi savai dzīvei, kāds vispār varētu būt Dieva mērķis manai dzīvei. Nevis tādēļ, ka viņi nezina mērķi, bet tādēļ, ka viņi mēģinātu aizbēgt no Dieva mērķa savai dzīvei. Un mēģināt attālināt šo mērķi īstenošanu, jo vieglāk ir pateikt, es nezinu, man šķiet, ka es kļūdos un ka tāda nav Dieva mērķis manai dzīvei. Jūs ziniet pravieti Jonu. Pravietis Jona bija vienīgais pasaulē labākais sludinātājs līdz šai dienai. Mēs varam saukt daudzus mācītājus un brīnišķīgus cilvēkus, bet viņš bija vienīgais pasaulē tāds. Kurš ebreju valodā runājot uz ļaudīm, kas ebrejiski nesaprata ne vārdu, noveda viņus pie grēka atziņas un krišanas uz savu vaigu un grēka nožēlas. Viņš sludināja neebreju vidē, Tarsā, Ninivē. Tur ebrejiski neviens nesaprata. Viņš bija ebrejs. Un Dievs teica, ej uz Ninivu un sludini. Dieva prāts Jonas dzīvē. Jona iekāpa kuģī un teica, Dievs, tā, es braucu pretējā virzienā. Es taču zinu, ko tu darīsi. Tu gribi, lai ninivieši atgriežās, bet es negribu, ka šie sveštautieši, ka šie neapgraizīti atgriežās. Es gribu, ka tu viņus nogalīti. Un tādēļ tā Dievs uznāk vētra. Jona guļ kuģa visdziļākajā pagrabā. Aiz miltu maisiem. Visi lūdz katrs savu Dievu. Kapteinis, kuģa puikas, visi. Jona mierīgi guļ. Visi šie trakojošie lūdzēji atrod Jonu guļam, saka, klausies vecais, nu taču tu arī lūdzu savējo Dievu. Viņš jau kaut ko man lūg, es taču zinu, kāpēc tā vētra ir. Manis dēļ viņi ir. Es esmu nepaklausījis Dievam, tāpēc ir vētra. Ko tu lūg? Es taču to zinu. Ko tu mums darīt? Viņš saka, izvetiet mani jūrā. Un viņš cerēja, ka jūra ar šo vētru un visu viņu apēdīs un būs miers. Viņam nebūs jāiet uz Ninivu, kuģis tiks drošībā mājās.
Nu, viņi saka, ok, mēs negribam uzņemties tādas lepkavības grēku. Viņš ir droši. Es par jums jau pēdējā brīdī jums krustu pārmetīšu un būs labi, jūs būsiet brīvi. Viņi pārmet pāri bortam, vētra norings, visas briesmas ir garām, un tad piepēl viens milzīgs valis, paņem Jonu. Kuģinieki domā, nu ir šausmas ar Jonu. Ne, pēc 3 diennaktīm zilais valis, ticiet vai ne, Jonu Ninības krastā. Dievs teica, es tev teicu, iet uz Ninību. Nu, tev slikts GPS ir, tur nezinu, kurā virzienā ir Ninība. Ne? Un tieši tas pats ir mūsu dzīvē. Mēs ļoti bieži prasam Dievs, kāds ir tavs prāts manai dzīvē. Es gribu zināt, ko tu vēlies, lai es daru. Un pravietī Iesajā tā rakstiet, kur mēs pieminējām pagājuši svētdien 58. nodaļa 2. pants, saka, dienu no dienas tie meklē mani, manas gaitas tie kāros zināt. Ītīni kā tauta, kas taisnību darījusi, kas savu Dievu tiesas nav pametusi, tie jautā man tiesas spriedumu. Dievu tuvumu tie kāro. Dievs ar sarkasmu, ar cinismu saka, jūs it kā no vienas puses kārojat, bet patiesībā jūs nekārojat, tikai skaisti izteikti. Dieva mērķis manai dzīvē visu pirms var būt dzīvam Dieva namā. Lai Dieva gars varētu manī mājot. Un tad tas viss pārējais, tas ir pielikums. Man nav jāskrien apkārt ar skaļu muti kliedzot, tev vajadzīgs Dievs. Visās situācijās tev vajadzīgs Dievs. Un būt kā tādam sabiedrības suņnaglam. Nē. Tas Dieva gars, kas ir manī, viņš spraucās ārā tā, ka viņu nevar apturēt. Tu viņu nevar apturēt. Viņš ir redzams tavā darbā, viņš ir redzams tavā uzvedībā, viņš ir redzams tavā būtībā, un tu viņu nevar noturēt. Un cilvēks, kuram tu neko neizstāsti par Dievu, nāk klāt un saka, kas ar tevi ir ne tā? Tu esi savādāks. Ne? Kāpēc mēs varētu runāt par to, kad vadreiks mocīt? Kad ir bijušas dažādas situācijas, kurās, man liekas, vispār muti paliek vaļā. Tāda sajūta, ka patiešām ir šiltīt uzlikt kaut kādus pieres. Es pieņemu, ka nē. Un tad Dievs atklāja tev savu mērķis tavai dzīvē. Tad, kad tu esi sadraudzībā ar Dievu, tad, kad tu lūdz viņu, tad, kad tu lūdz ne tikai lūgšanas izteiksmē ir lūgumu, bet, kad tu sarunājies ar viņu. Un saruna ir brīdis, kad tu saki un tev atbild. Un Dievs atbild caur situācijām, caur apstākļiem, caur savu vārdu. Un Dievs atbild arī tieši un balsī un skaidri. Un mēs te nekultivējam šizofrēniķu biedrību, bet Dievs atbild arī balsī. Un Dievs pasaka skaidri gan īsos, mazos mērķīšus, gan lielos. Gan mazās lietas, gan lielās. Un vakardien mēs ar Anniju, divi mazliet Jānis no paša sākuma pievienojās mums, bet vēlāk mēs divi tā skatījāmies Karaļa runu. Tāda filma. Un man ļoti patīk tas, kas tur ir atklāts. Jo šis cilvēks, šis speciālists, kurš darbojās ar to, lai šis karalis varētu normāli runāt, viņš teica, vai jūs esat kreilis pēc savas iedzimtības? Un šis karalis saka, jā, bet man kopš bērnības sita pa pirkstiem un mocīja visādi, lai es rakstītu labo roku. Tas norāda uz to, ka mēs pieaugušie ļoti bieži negribam pieņemt atšķirības, kādas ir bērniem. Un mēs sakam bērniņam, nav pareizi rakstīt ar kreiso roku. Tas grib būt ciniķis un
pajautāt, kurš no jums ir radījis šo bērnu? Kurš savām rokām viņu ir licis kopā un veidojis? Ka jūs varat pateikt, kas ir pareizi šim bērnam un kas nē. Tie ir mūsu stereotipi, ka visiem jāraksta ar labo roku. Es nerunāju par tādām lielām niansēm, kā tur, teiksim, kā pareizi izmantot podu. Protams, to mēs mācām saviem bērniem, un tur ir zināms veids, kā viņi izmantot, vai mazo podiņu, vai lielo, vienalga. Bet kas attiecās uz šo, vai rakstīt ar labo roku, vai rakstīt ar kreiso roku? Kurš no jums bija tas, kuram man vecāki uzticēja izvirpot mans balss saites, ka man balss tembrs ir tieši tāds, kāds viņš ir? Un es savādāks. Un kā jūs varat pateikt, ka man balss ir pareizi vai nē? Tas, ka jums viņi varbūt nepatīk, tā ir, tāda mēs esam, vai ne? Un mēs reizēm audzinot savus bērnus, ietekmējam viņus tā, kā nevajadzētu. Viņi aiziet ne tādā virzienā, kurā vajadzētu. Un tādas epizodes ir pietiekami daudz. Ne? Un mēs paši, man liekas, lielākais vairums, kas mēs esam šeit, esam dzīvojuši cauri tam laika periodam, kad visiem bija vienāds matu griezums un nedrīkstēja būt atkāpums, vai ne? Un visiem bija vienādos uzvalciņos jāstaigā. Ne? Un tas parādās arī mūsu attieksmē reizēm pret mūsu bērniem. Un tad, kad tu redzi visu savu dzīves gājumu līdz šim, tu vari izsacināt, kas ir bijis tas, ko Dievs ir dziļi sirdī ielicis tev. Nevis pensijas gadiem, nevis kaut kad, kaut kur, bet šeit un tagad. Dievs vēlas, lai tu varētu dzīvot svētītu dzīvi, un tur, kur tu esi, būt par svētību. Un nekad nepieņem punkts viens, ka tavs darbs ir tikai naudas pelnīšanas vieta. Darbs, kurā tu strādā, ir dievišķais misijas lauks priekš tevis. Tad, kad tu redzēsi savu ikdienas darbu, kā dievišķo misijas lauku, tu redzēsi mērķi un rezultātus, kādēļ tu tur strādā. Kamēr tu redzēsi tikai sevi kā sniega kombānu un darbu kā naudas grābtuvi, svētība būs maza. Ir vienmēr pietrūksies nauda, vienmēr kaut kas, kaut kur, kaut kā, ne tā, un tad vajadzēs vēl kaut ko, tavs darbs ir tavs misijas lauks. Un tādēļ Dievs nav teicis, ka mums būtu jāveido komūna.